Labdien, mīļie mežāži! Paskatām aprīļa enerģiju. Mežāži šajā mēnesī ļoti saistīti ar apkārtējiem cilvēkiem. Ļoti daudz ieklausās savos tuviniekos, izdara izvēles, domājot par citiem cilvēkiem. Un tas ir ļoti interesanti mežāžu zīmē, jo mežāži jau pārsvarā zina paši, ko viņi vēlas, kāds ir viņa mērķis, kāda viņa vajadzības. Un šajā mēnesī tāda kā empātijas nots, kā vajadzība izvēlēties, kā ieklausīties citos cilvēkos, kā sadarboties, un tas ir ļoti palīdzoši. Jo beidzot apkārtējie ir sadzirdēti no mežāža, viņiem ir svarīgi, līdz ar to jūs mācaties balstīties uz apkārtējiem, ieklausīties un arī pieņemt palīdzību, apvaicāties un sajust tādu piederības sajūtu ar apkārtējiem cilvēkiem. Mežāžiem šajā mēnesī var nākties izdarīt kādu ļoti nopietnu izvēli. Kārtas milnieki bieži ir par izvēli, par jebkādu izvēli, tas nav tikai par partnerības izvēli, bet izdarīt izvēli tādu, ka tālāk gada secībā būs kaut kāda īpaša atsauce. Tātad paraugieties, kad jūs izdarat izvēles, mīļie mežāži, šajā mēnesī, lai tās nāk no sirds un no prāts, lai viss būtu kopā savienots, lai tas nav pārsteidzīgs darbs. Darbā fortūna, un fortūna saka, viss var mainīties, viss var atjaunoties, viss notiek pa jaunam, jauns cikls, tātad tas var būt gan diezgan ātrs palēciens par karjeras kāpnēm, tas var būt jauns piedāvājums kādam projektam, tas var būt jauns piedāvājums biznesam, tas var būt viss, kas atkārtojās, ja, kas jūs uznes vēl vienreiz augšpusē un rada jums prieku un dod bonusus un algas paaugstinājumu un visu kaut ko, bet fortūna ir karmas kārta, un ja tev fortūna saka, tagad tev pietiek strādāt šeit jau, tad viņi dažkārt var arī to vienkārši teikt, ok, tagad es tev iedošu kaut ko citu, pietiek šeit, savu vienu ciklu tu esi pabeidzis. Kopsumā fortūna ir ļoti labvēlīga kārta, tad es nesaku, ka jūs atlaidīšu tagad no darba un tagad viss būs slikti, bet es saku, ja jūs izšūpo no vecām metodām, vecām tradīcijām, vecā darba, vecā krēsla, veciem notikumiem, tad priecājieties par to, jo liktenis jūs vienkārši nes uz priekšu. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē viss bez izmaiņām. Mērenība ļauj tā kā vienkārši novērot notikumus, justies mājīgi, justies komfortabli, ērti, priecīgi savās attiecībās. Un tās ir ganīs tādas attiecības, kad var mierīgi, kopīgi klusēt. Un ir ļoti labi, un ir jauki, un droši, un silti. Ja tāda mērenība ienes tādu siltu, patīkamu sajūtu jūsu partnerībā, kur neprasa nekādu speciālu sevis pierādīšanu, speciālus apliecinājumus. Mēs vienkārši saprotamies bez vārdiem un ir silti un vienkārši. Savukārt tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības mērenībā, ir ar tādu diezgan lielu bremzīti. Ja? Un tātad šeit mēs varam tikai sagaidīt kādu zīmi no augšas, bet nav vajadzības pēc iesaistas, pēc rakstīšanas, darbošanās, iešanas uz randiņiem, drīzāk labāk veltīt laiku sev un netērēt enerģiju uz partneru meklējumiem. Un padoms ir 3 ziežļi, un tas atkal ir par izvēli. Tāpat kā pirmā kārta jums bija par izvēli. Šī kārta ir atrašanās krustcelēs, un tad, kad jūs noved uz krustcelēm, paprasiet savai sirdī, kurš ir pareizais ceļš. Tāpat kā 3. tēva dēlam, viņš vienmēr zināja, uz kurieni iet. Ja? Tātad, kurš ceļš, uz kurieni jūs ved? Māciet izdarīt savu izvēli no sirds. Tāds lielisks mēnesis, mežāži. Uz tikšanos!